Pagājis gandrīz mēnesis kopš durvis vēra jaunais Valmieras pagasta bērnudārzs Burtiņš. Piektdienas vakarā audzēkņi, viņu vecāki, iestādes personāls, pašvaldības pārstāvji un daudz viesi pulcējās Karoga svētkos un līdz ar to arī oficiālā bērnudārza atklāšanā. Šobrīd paveikts viss plānotais. Noslēgušās 2 būvniecības kārtas, otrā no tām bija baseina izveide, tāpat pabeigti Ozolu ielas remonti. Ir, kur nolikt mašīnas, ir, kur bērnus aizvest. Un viss iespējamās arī bērni var izsteigāt līdz Valmiermuižas parkam, var aiziet uz Iršu dārzu, tā kā visās malās viņi var pabūt, ir iespēja izsteigāt. Ēkai ir vēl viens neizbūvēts spārns. Ja rēķina bērnudārza mērvienībās, tad tās ir 4 grupiņas vai vietas ap 80 bērniem. Pašvaldībā stāsta, jau tūdaļ tiks spriests, ko ar šīm telpām iesākt. Par nākotni jāskatās, jo tas nav tik vienkārši. Nākoša nedēļa 3. datumā mēs deputāti sapulcē tādu formu, un kur izrunāsim to bēdu, kāda mums ir, un mēģināsim konstatēt to tālāko virzību, ko mums vajag. Ja šobrīd ir 90 vietas, mēs esam nofiksējuši, ka mēs esam nodevuši 90 vietas, mums pieejams ir, tad tagad būtu vietu skaits jāpalielina, vai jānosprauž tas mērķis, līdz kam mēs ejam, teiksim, ja 90 un 70, 160. To mēs mākam saskaitīt, bet tā ir nauda kārtējo reizi, un jāsaprot arī, kādā veidā piepildīt šīs grupiņas. Kaut gan rindā pašreiz mums ir aptuveni 70 bērni, bet tur ir jāskatās vecuma grupas un viss tas materiāls, kāds pieejams mums, lai varētu nokonstatēt, ko tad darīt tālāk. Burtiņā stāsta iedzīvojušies esam ļoti labi. Pirmā darbības mēneša laikā kopīgi ar bērniem jau nosvināta Latvijas dzimšanas diena. Bērnudārzs pamazām kļūst arī vizuāli arvien bagātāks. Tāpat tā interjera dizaineris radījušas arī Burtiņa karogu. Varu pastāstīt mazliet, kāpēc mums tieši tātad Burtiņš dzīvo savā mājiņā, tas ir mūsu bērnudārzs. Kāpēc mums ir putniņš karogā? Tas ir tāpēc, ka mēs visi esam veikli, drosīgi, un ja mums ir viss labi, tad mēs čivinam un draiskojamies, esam mazi putnēni. Un kāpēc mums ir sirsniņa? Tāpēc, ka mēs visi gribam būt mīlēti un paši gribam mīlēt. Un tie ir tie simboli, kas būs mūsu karogā. Pirmais puisītis gaidīja 5 gadus, otrais puisītis 2 gadus. Tā kā ilgi gaidījām. Lai būtu tuvāk mājai, jau? Jā, pa ceļam ir tuvāk mājai. Nav pilsēta, ir tā kā ārpus pilsētas. Ir tā sajūta, ka tā sirsnīgāk, mīļāk viss tā lieta. Un viss jauns? Un viss jauns, tas jau vispār skaisti. Dārziņš un audzinātājs, viss ir super, vai ne, Marta? Patīk tev dārziņā? Jā. Kas tev patīk šeit? Baseins. Un kas vēl? Grupiņa. Un vēl? Tu pirms tam gāji citā bērnudārzā? Ēdamzāle. Ēdamzāle tev patīk. Kurā bērnudārzā tu pirms tam gāji? Stenč. Strenču. Un kā sauc Strenčos bērnudārzu? Minkānis. Minkāns. Un kā šito sauc? Būtiņš. Pasākumā klāt bija arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji. Ļoti priecājos par Burtnieku novadu, kad viņi ir šo projektu īstenojuši pašu spēkiem, jo nebija tā iespēja piesaistīt līdzekļus šajā periodā, un ka tas ir tieši priekš bērniem tapis. Un es vēl pati neesmu pagūši šobrīd to telpas visas apskatīt, bet tas projekts ir tiešām grandios, un es saprotu, ka viņš arī jau ilgus gadus ir tā kā plānots un lolots, un es tiešām varu tikai lepoties ar mūsu Burtnieku novadu, ka viņi to ir spējuši un realizējuši, un bērniem būs vienkārši ļoti skaista un sakopta vieta, kur apgūt pirmās iemaņas dzīvē. Pirmsskolas izglītības iestādes atklāšanas lente pārgriezta, arī karogs mastā uzvilkts un Burtiņš turpina savus darbiņus, veidot tradīcijas, un pavisam drīz jau klāt būs atkal nākamie svētki ar Ziemassvētku rūķiem un dāvanām.